Tā, labrīt visiem, paldies visiem, kas ir pieslēgušies, kas ir pieregistrējušies. Tātad šobrīd mums ir Apvārsnes Eiropa 4. klāstera digitāla joma rūpniecība un kosmosa informācijas diena. Un šodien mums programma ir 3 prezentācijas, pasākuma programma ir redzama uz ekrāna, un beigās būs iespēja arī attiecīgi uzdot jautājumus. Mani sauc Julija Asmus, un es strādāju Latvijas zinātnes padomē. Es esmu Nacionālā kontaktpunkta vadītāja, un mūsu nodaļa ir atbildīga par Apvārsnes Eiropa programmu. Šeit ir pieejams mans e-pasts, un ja jums gadījumā ir kādi jautājumi par šo programmu kopumā vai par 4. klāsteri, droši rakstiet uz manu e-pastu, un mēs varēsim sarunāt konsultāciju vai klātienē pie mums Smilšu iela 8, vai arī, protams, attālināta MS Teams, Zoom vai jebkura cita platformā. Tas ir mans pirmais aicinājums šajā infodienā. Šeit mēs varam redzēt Apvārsnes Eiropa programmas struktūru. Šī programma ir no 21. līdz 27. gadam, un tas kopīgais programmas budžets ir 95,5 miljārdi eiro. Un šī programma tiešām ir tāda ambiciozāka un ievērojama kā pētniecības un inovācijas atbalsta programma Eiropas Savienībā. Un ja mēs skatāmies to mūsu 4. klāsteri, tad mūsu 4. klāsteris atrodas 2. pilārā kopā ar citiem tematiskiem klāsteriem, un mēs varam redzēt šeit, tad ir digitālā joma rūpniecība un kosmos. Mana prezentācija satura ļoti daudz linkus un papildus materiālus, un kad jūs saņemsiet šo failu, jūs varēsiet apskatīties, ka pilnīgi visi tie linki darbojas un varēsiet to izmantot. Šeit var atrast visas tās darba programmas, kas šobrīd ir aktuālas. Ja mēs pārējām uz to 4. klāsteri, tad 4. klāstera darba programma, kas šobrīd ir aktuāla, ir 23. 24. gads. Tas ir diezgan apjomīgs PDF formāta dokuments, kas ir pieejams šeit. Nospiežot šo linku, jūs uzreiz redzēsiet šo dokumentu. Papildus informācija par šo tematiku ir pieejama šeit. Lejā es pievienoju arī tādu programmas ceļvadi. Es teiktu, ja jums šī programma nav vēl līdz galam saprotama, zināma, es ieteiktu, ka pirmo soli atver šo dokumentu, jo tas dokuments satur pilnīgi visas abreviatūras, visas definīcijas, un tas ļoti palīdzēs jums izprast šo programmu kā tādu. Skatoties uz 4. klāsteri, mums 4. klāsteri ir 6 tematiskie virzieni. 2 tematiskie virzieni, 1. un 2. ir par un ap rūpniecību. 3., 4. un 6. virzieni ir par digitālo jomu, bet 5. virziens ir veltīts kosmosa tematikai. Un šodien mēs paskatīsim, kādi konkursi ir atvērti visos šajos 6 tematiskajos virzienos. Tātad, pirms tam es gribu īsumā pastāstīt, kādi konkursi, ja projekta tipi šeit ir pieejami. Tātad šajā klāsterī ir pieejami 3 projekta, ja konkursa tipi. Pirmais ir Research Innovation Actions, klasiskie pētniecības projekti. Innovation Actions, šie projekti jau ir tuvāk produktu, jeb servisu iznākšanai tirgū. Un Coordination Support Actions, tie ir tie projekti, kur parasti tiek koordinēta kāda noteiktā tematiskā joma. Mani kolēģi Inga Širante šodien prezentēs par finanšu juridiskiem jautājumiem, un viņa vairāk pastāstīs jums tieši no šī aspekta par šo programmu. Kas vēl ir šeit svarīgs, tad šajā programmā ir tehnoloģiju gatavības līmeņi, jeb TRL. Šeit jums būs prasīts noteiktais tehnoloģiju gatavības līmenis, uzsākot projektu, gan arī projekta gaitā būs jāsasniedz noteiktais līmenis, kas būs definēts katrā no konkursiem. Šī tabuliņa jums kalpo kā špikeris, lai jūs, skatoties kādus konkrētus konkursus, varētu jau šeit apskatīties, ko tas īsti nozīmē. Un tālāk mēs pāriesim jau uz konkrētajām tematiskajām sadaļām, uz konkrētiem konkursiem.
Tad no sākuma paskatīsimies digitālo jomu, jo tā ir tāda visapjomīgāka šajā klasterī. Un pirmais tematiskais virziens mums ir World Leading Data and Computing Technologies. Šeit konkursi atvērsies 15. novembrī, pēc mēneša faktiski, un iesniegšana šiem konkursiem ir 19. martā 2024. gadā. Šeit es pievienoju linku uz Eiropas komisijas informācijas dienu, kas bija veltīta tieši šai noteiktajai sadaļai, tā kā jūs varēsiet pāriet un uzreiz apskatīties šo ierakstu, ja jums ir interesē tieši par šiem konkursiem. Tā kā šajā sadaļā tematiskajā blokā ir pieejami 3 konkursi šobrīd. Tā tabuliņa ir strukturēta tā, ka jūs varēsiet uzreiz pāriet uz konkursu, spiežot šo linku. Kad jūs saņemsiet failu, jūs pāriesiet uzreiz uz šo konkursu, varēsiet paskatīties visu papildus informāciju. Šī abreviatūra veidojas ļoti vienkārši. CL4 ir Cluster 4, Data ir abreviatūra no šī tematiskā virziena. Kā mēs varam redzēt, šeit es pievienoju arī konkursa tipu. Tātad šīs konkursi ir Innovation Actions tipa konkurs. Projekta sākumai jābūt TRL līmeņam 4,5 un jāsasniedz tehnoloģiju gatavības līmenis 6,7. Eiropas komisijas plānotais finansējums vienam projektam ir 80 miljoni eiro, un kopumā ir paredzēts finansēt 4 projektus šī konkursa ietvaros. Es uzreiz gribu piebilst to, ka šajā programmā, šajā 4. klasterī piedalās starptautiskie konsorciji. Tie ir lielie konsorciji. Cik lieli ir tie konsorciji, tas ir atkarīgs no tās tematikas, bet parasti ir 20-30 dalībnieki katrā konsorcijā, un, protams, ir arī lielāki konsorciji, kur ir pat 60 dalībnieki. Pēc tam es paskaidrošu, kur var indikatīvi paskatīties šo informāciju nākamajā slaidā. Bet tālāk mēs varam skatīties, ka principā šī sadaļa, 3. tematiskā sadaļa mums ir par mākslīgo intelektu, mums ir arī par lietu internetu. Tā kā, ja jums ir interesē startēt šajos konkursos, es ieteiktu, protams, paskatīties detalizētu informāciju par katru no tiem. Un tālāk es izdarīju to, ka es sagatavoju jums par katru konkursu tādu, es sauktu par vizītkartēm. Es pastāstīšu tagad, kā tas izskatās. Dažreiz cilvēkam liekas, ka tas informācijas apjoms ir ļoti liels, bet es ieteiktu skatīties no tā skata punkta, ka jums droši vien būs interese par 1, 2, varbūt 3 konkursiem. Un tad, pēc tam saņemot šo failu, jūs varētu fokusēti paskatīties tieši par tiem konkursiem, to papildus informāciju, kas jums interesē. Tad šīs vizītkartes izskatās aptuveni šādi. Tad es apkopoju, ko tad Eiropas komisija grib redzēt šajos projektu pieteikumos. Tas ir tas, kas ir rakstīts darba programmā starp rindiņām. Šeit ir tas, ko Eiropas komisija negrib redzēt šajos projekta pieteikumos. Un tālāk ir apkopots arī, kur tad šī tematika tika jau finansēta un kādi iepriekšēji konkursi un to projektu rezultāti būtu jāņem vērā, kad jūs iesniegsiet savu projekta pieteikumu uz šo konkrēto konkursu. Tālāk tad ir arī projektu portfolio. Tur ir projektu saraksts, proti jūs atverot linku, jūs redzēsiet, kādi projekti tā tika jau finansēti, un arī šeit, tieši šeit jūs varētu apskatīties gan papildus informāciju par projektiem, gan arī kā parasti izskatās tie konsorcija, jo to var apskatīties tieši tajos projektos, kas pirms tam tika finansēti šajā noteiktajā tematikā. Es pievienoju jums informāciju arī par asociācijām, par partnerībām. Bieži vien ir tā, ka tas asociācijas un partnerības rīko savus pasākumus, gan informācijas dienas, gan arī kontaktbiržas. Un šajā konkrēti gadījumā tie tuvākie pasākumi būtu 25. oktobrī un 8. 9. novembrī.
Atkal spiežot uz linkiem, jūs uzreiz pāriesiet uz pasākuma mājaslapām. Mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd daudz pasākumi notiek attālināti, līdz ar to bieži vien pat nekur nav jābrauc, bet var iegūt noderīgu informāciju, apmeklējot arī attālinātus tiešsaistes pasākumus. Ja mēs skatāmies tālāk, tad ļoti līdzīgi strukturēti ir slaidi citiem konkursiem. Mēs šodien neskatīsim visas tās detaļas, jo konkursu ir ļoti daudz, un arī tas nav tā vērts, jo tiešām katram no jums interesē tā sava tematikā. Bet saņemot to failu, jūs varēsiet iegūt arī to papildus informāciju, proti, ko Eiropas komisija sagaida, kas nav šeit vēlāms, un arī, protams, par iepriekšējiem projektiem ļoti noderīgu informāciju. Jā, tad es vēlreiz gribu pasvītrot, ka tā struktūra izskatās ļoti līdzīga, un jūs varēsiet pēc tam vienkārši apskatīties visus linkus un visus pievienotos dokumentus, kas ir šeit. Skatāmies nākamo tematisko virzienu. Nākamajā tematiskā virzienā ir 11 konkursi pieejami. Atkal iesniegšana būs atvērta 15. novembrī, un projektus varēs iesniegt līdz 19. martām 2024. gadā. Šī tematiskā sadaļa saucās Digital Emerging Technologies for Competitiveness and Fit for the Green Deal, un šeit mēs varam uzreiz pāriet arī uz Eiropas komisijas infodienas ierakstu, un, ja interese ir par šo tematiku, tad paskatieties šo ierakstu vienkārši klikšķinot uz linka. Atkal šeit uzreiz visiem konkursiem pievienoti linki, jūs varēsiet ļoti ātri pāriet uz attiecīgu sadaļu un izpētīt šo konkrēto konkursu, kur jums būs interesē. Tātad šeit mums ir mākslīgais intelekts, mums ir dati, mums ir robotika, tātad šīs virziens ir par šo. Mēs varam redzēt, ka šeit ir gan Research Innovation tipa konkursi, gan Innovation Actions tipa konkursi, gan arī Coordination Support Actions tipa konkursi. Tā kā šajā virzienā tie konkursi tiešām ir ļoti daudz atverti šobrīd. Šeit ir vairāki slaidi ar konkursiem. 2 konkursi ir iekrasoti ar pelēko krāsu un arī atzīmēti ar zvaigznītēm. Nākamajā slaidā būs atsevišķa informācija par tiem. Tā ir informācija no Eiropas komisijas, ka, diemžēl, šajā darba programmā būs vairāki konkursi, kas tiks vai nu pārcelti, vai nu tiks atcelti pavisam, un es tos konkursus attiecīgi atzīmēju, un drīzumā tā informācija būs arī plašāk pieejama. Bet jūs varat jau tagad ņemt vērā, ka šie konkursi būs vai nu atcelti, vai nu pārcelti uz nākamo periodu, kā piemēram šim konkursam plānotais ir aprīlis 24. gads. Bet visa šī informācija vēl parādīsies arī dalībnieku portālā. Skatāmies, šeit ir ļoti līdzīgi tātad arī, ko Eiropas komisija grib un negrib redzēt konkrētajos projekta pieteikumos, ir saraksts ar konkursiem, iepriekšējo gadu konkursiem, projektu portfolio, kur jūs varētu paskatīties projektu abreviatūras, un katram projektam ir, protams, pieejama sava mājaslapa ar gan var paskatīties, kādi ir tie konsorcija, kādi ir tie galvenie spēlētāji šajā konkrētajā tematikā, jo principā es ieteiktu skatīties šeit ne tikai šauri, ka tas ir konkurss tur 0103, bet skatīties tā, ka tā tematika jau pirms tam tika finansēta šajā programmā, šobrīd tiek finansēta. Ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, mēs varam ar ļoti lielu varbūtību pateikt, ka tā tematika tiks finansēta arī turpmāk. Un līdz ar to var skatīties arī plašāk uz to, kas ir pieejams šajā prezentācijā, proti no tematikas viedokļa. Un tad jau, ja jūs, piemēram, neplānojat startēt šajos konkursos, ko es tagad prezentēju, varbūt jūs plānojat startēt pēc gada šajā programmā, un tad arī šī informācija jums būtu ļoti noderīga un ļoti vērtīga. Es gribu vēl piebilst par konsorcijiem, kas piedalās šajā programmā. Tad konsorcija 2 lomas. Tad ir konsorcija koordinators, kas iesniedz projektu, koordinē visu un principā ir atbildīgs par projekta pieteikumu. Un ir projekta partneri. Un projekta partneri ir atbildīgi par noteiktajiem uzdevumiem vai noteiktajām darba pakām, jeb work package. Tā kā tas ir tas 2 lomas, kas ir šajos projektos
pieejamas, un es pēc tam parādīšu arī statistiku, kuri tad ir mūsu Latvijas tie galvenie spēlētāji šajā 4. klāsterī. Tālāk atkal mēs redzam projektu sarakstus, mēs redzam dažādus papildus dokumentus. Šeit katram konkursam ir tā papildus informācija, ko jūs saņēmot šo prezentāciju, pēc tam varēsiet proti apskatīties. Es mēģināju ielikt arī plašāku bildi, gan arī timeline, kā tas izskatās, lai tiešām var izsekot to, ka tie konkursi nav atrauti no realitātes un var izsekot, kā tas viss solis pa solim attīstās. Ja mēs skatāmies uz 6. tematisko virzienu, kas ir Human Centered Ethical Development and Industrial Technologies, tad šeit, diemžēl, man jāsaka ir tas, ka tie 3 konkursi, kas bija pieejami šeit, diemžēl visi konkursi tiks vai no atcelti vai pārcelti. Es tāpēc arī iekrasoju tos konkursus tabuliņā, bet pievienoju tos tāpēc, lai jums nav apjukums, ja tie konkursi joprojām stāv Funding Tenders portālā, tos var atrast, bet jāņem vērā, ka, diemžēl, šie konkursi visi 3 vai nu pārcelti, vai nu tiks atcelti pavisam. Tad to es ieliku tā informācija, lai jūs neskatāties, ka dalībnieku portālā tie konkursi ir pieejami. Ja jūs plānojat startēt, tad lūdzu paskatāmies šo slaidu, un šeit ir detalizēti aprakstīts, kas notiks ar katru no šiem konkursiem. Ja mēs skatāmies tālāk, tad tālāk nākamais tematiskais virziens mums ir ap un par rūpniecību, Climate Neutral Circular and Digitized Production. Šeit atkal uzreiz mēs varam redzēt Eiropas komisijas video ierakstu, proti linku uz to video ierakstu. Šeit šajā sadaļā mums ir pieejami 11 konkursi. Atkal šeit visi linki ir pieejami un varēs paskatīties, uzreiz pārējot un saņemot informāciju par katru no konkursiem. Mēs varam redzēt, ka šeit ir pieejami daudz konkursi, kas ir klasiskie pētniecības konkursi, jeb Research and Innovation Actions tipa konkursi, kā arī šajā tematiskajā sadaļā ir daudz partnerības. Piemēram, šeit ir partnerība Made in Europe, pieminēta, kā arī Process for Planet Partnership. Šeit var paskatīties šajā lapā, ja mums parādās arī Innovation Actions tipa konkursi, kas ir arī 3 pieejami šeit. Un iesniegšana šeit ir 7. februārī. Šie konkursi ir jau atvērti kopš 19. septembra. Un varam paskatīties, ka te ir vēl 3. partnerība, kas ir Clean Steel Partnership. Atkal tad es pievienoju jums tas vizītkartes, jūs varētu paskatīties visus linkus gan uz tām partnerībām, gan arī papildus informāciju, kas ir pieejama, visus papildus dokumentus. Teiksim tā, es ieteiktu pirmais solis tiešām saņemot to failu, paskatīties, atrast tos konkursos, kur jūsuprāt jums ir ambīcijas un kur jūsuprāt jūs varētu piedalīties un tāds sazināties ar mani, un mēs varēsim kopā iziet cauri jau noteiktiem konkursiem, un droši vien tajā brīdī jums arī parādīsies vairāk tādi praktiskie jautājumi. Un tad nākamais virziens, kas arī ir par un ap rūpniecību, Increased Autonomy in Key Strategic Value Chains for Resilient Industry. Atkal šeit tāpat ir iesniegšana ir 7. februārī. Šeit ir pieejami 9 konkursi. Arī ir pieejams video no Eiropas komisijas infodienas. Šeit ir vairāk runa par izēvielām, kaut gan mums redzam, ka šobrīd arvien vairāk projekti ir tieši starpdisciplināri, un mēs varam redzēt šeit arī lietu internetu un arī citas digitālas tehnoloģijas. Līdz ar to es ieteiktu paskatīties uz to nedaudz plašāk un saprast, kāda ir jūsu ekspertīze, kāda ir jūsu pieredze un ko jūs varētu piedāvāt katrā noteiktajā tematikā. Šeit atkal ir papildus informācija. Ir konkursi, kur ir definēts noteiktais valstu saraksts, kas var piedalīties. Piemēram, šeit ir arī atzīmēts atsevišķi valstis, kuram ir strategic partnerships un raw materials.
ar Eiropas Savienību, tad šeit ir arī, es mēģināju izcelt atsevišķas tās valstis arī akcentēt. Šeit ir arī projektu portfolio, kur var uzreiz klikšķinot linku pāriet uz to projektu mājaslapu un paskatīties, kur ir tie pamatspēlētāji, kur ir tie konsorcija, kas piedalās šajā tematikā un kāda bija viņu ambīcija, ko viņi plānoja sasniegt. Tas ļoti lielā mērā palīdzētu jums arī, kad jūs mēģināsiet saorientēties šajā darba programmā. Vēlreiz ļoti daudz dažādi linki, ļoti daudz papildus materiāli, ko es pievienoju. Un tātad tas 5. tematiskais bloks ir par kosmosu, Open Strategic Autonomy in Developing, Deploying and Using Global Space-Based Infrastructure, Services, Applications and Data. Konkursi atversies 21. novembrī, un iesniegšana šiem konkursiem ir 20. februārī. Atkal mēs varam apskatīties arī Eiropas komisijas infodienas ierakstu šeit. Varam redzēt, ka šeit ir pieejami 4 konkursi, kas ir Research Innovation Actions tipa konkursi. Es gribu pieminēt arī to, ka tieši 5. tematiskajā virzienā ir arī IUSPA konkursi, atsevišķi 5 papildus konkursi, par kuriem es arī jums šodien pastāstīšu. Tātad šeit ir tie 4 konkursi. Atkal šeit ir visa papildus informācija ar visiem linkiem, ko jūs varētu pēc tam apskatīties, saņemot šo prezentāciju. Atkal linki uz projektiem, ko es ļoti ieteiktu jums paskatīties, ja jums ir tiešām interese piedalīties šajā programmā un startēt. Atkal papildus informācija katram konkursam ir pievienota šeit. Ja mēs runājam par IUSPA konkursiem, tad IUSPA konkursi arī ir 4. klāstera sastāvdaļa. Tiem konkursiem arī ir jāparadās Funding Tenders portālā. Man liekas, ka es skatījos šonedēļ, tie konkursi vēl nebija pievienoti, bet viņi solīja, ka tos konkursus pievienos arī tur. Mums 21. septembrī notika Baltijas valstu IUSPA apvārsnes Eiropa informācijas diena, un attiecīgi no informācijas dienas ir pieejama gan prezentācija, kas ir PowerPoint files, ko var atrast šeit, gan arī YouTube video ieraksts. Tā kā mūsu pasākumu uzstājās IUSPA pārstāvis, te var redzēt, un ļoti detalizēti pastāstīja par šiem konkursiem. Ja jūs nebijat tajā pasākumā, tad es jums ļoti ieteiktu apskatīties to prezentāciju un apskatīties arī to video ierakstu, un arī ņemt vērā, ka šie konkursi arī tā 4. klāstera sastāvdaļa. Un IUSPA mājaslapa ir tāda atsevišķa sadaļa, kur ir tieši vispār apvārsnes Eiropa. Un, protams, tie konkursi tur jau tagad ir pieejami. Ja? Jautājums ir par to, kurā datumā tie konkursi būs pieejami arī Funding Tenders portālā, kur ir atrodami visi pārējie 4. klāstera konkursi. Tā kā šeit es jums ieteiktu tiešām paskatīties, tur bija ļoti laba, ļoti detalizēta prezentācija no IUSPA pārstāvja. Ja jums ir interese, tad es ļoti ieteiktu jums apskatīties to ierakstu. Kur tad tehniski mēs varam meklēt tos konkursus? Tā kā viens ir darba programma, kas ir PDF dokuments, kur, protams, ir pieejama visa informācija par konkursiem, bet mēs tīri tehniski konkursus varam meklēt Funding Tenders Opportunities portālā. Ja jūs klikšķināsiet šeit, jūs pārēsiet uzreiz uz sadaļu, ko jūs šobrīd redzat uz ekrāna. Šeit ir ļoti vienkārši, man liekas, ka ļoti lietotājiem draudzīgs tas portāls ir. Mēs šeit izvēlamies programmu proti apvārsnes Eiropa, jeb Horizon Europe. Tālāk mums jāizvēlas ir programmas sadaļa. Un programmas sadaļa mūsu gadījumā ir 4. klāsteris, jeb digitāla joma, rūpniecība un kosmos. Ja mēs gribam skatīties fokusēti kādu noteikto tematisko bloku, mēs varam šeit izvēlēties arī Destination. Destination ir tie 6 tematiskie virzieni. Un ja jums ir interesi tikai par 5, jūs varētu uzreiz šeit izvēlēties tikai to 5. tematisko virzienu un attiecīgi tad skatīties tikai tos konkursus. Konkursiem ir 3 dažādi statusi pieejami. Ir closed, ir tie konkursi, kas jau šobrīd nav aktuāli, kas ir noslēgušies. Ir forthcoming, šeit var redzēt, tie ir tie konkursi, kuri tiks atvērti tuvākajā laika, parasti tur bija novembris.
Un ir konkursi, kas ir open for submission, tātad tie ir tie konkursi, kas jau ir atverti un šobrīd jau var iesniegt projektu pieteikumus. Ja mēs ieiesim iekšā jebkuru no konkursiem, mēs redzēsim arī šādu skatu, proti katram konkursam var nopublicēt savu partneru meklēšanas sludinājumu. Vai arī var paskatīties, kādi partneru meklēšanas sludinājumi tur jau ir nopublicēti. Ja tikai tas ir tas skats, ko jūs redzēsiet, kad jūs ieiesiet iekšā, no sākuma, protams, būs visa detalizēta informācija par katru no konkursiem, bet lejā būs arī šāds skats, un jūs varēsiet paskatīties arī par partneru meklēšanu. Kopumā es teiktu, ka, manuprāt, partneru meklēšana ir tas grūtākais, kas ir šajā programmā, tas grūtākais uzdevums. Īpaši tas ir grūts uzdevums, ja jums nav bijusi pieredze šajā programmā. Jo visgrūtāk ir tikt šajā programmā, protams, to pirmo reizi, jo pēc tam, kad jūs jau esat iekšā projektos, protams, jums jau ir tas savs networks, savs tīkls ar partneriem, ja? Un ļoti bieži tā, ka tie konsorcija, protams, ar izmaiņām, bet tie konsorcija turpina darbību pēc tam citos konkursos. Protams, tiekot iekšā tajā lielajā starptautiskajā konsorcija, ir ļoti svarīgi sevi labi parādīt. Ka jūs esat uzticams partneris, ka jūs izdarat savus darbus laicīgi, bet tiešām tikt šajā konsorcija ir ļoti grūts uzdevums. Es mēģināšu ieskicēt, kādi ir tie soļi, kas būtu jādara, ja jūs gribētu piedalīties šajā programmā. Nu, protams, viens no veidiem tātad ir paskatīties šeit. Es teiktu, ka, protams, ne visi tie announcementi ir vērtīgi un tiešām ir tā vērti, lai atsauktos tur, bet tas ir viens no veidiem, kā var darīt kaut ko lietas labā. Nākamais solis, protams, ir piedalīties kontaktbiržās. Es pēc tam parādīšu arī informāciju par šī klastera šobrīd atvērtajām kontaktbiržām. Tas kontaktbiržas, diemžēl, ir attālināti šogad, bet arī es ļoti ieteiktu piereģistrēties. Tas neko nemaksā, tas nekur nav jābrauc, un arī laika ziņā tas ir, protams, ātrāk. Varbūt tas nav tik ļoti vērtīgi. Vēl notiek tematiskie pasākumi, kurus es arī parādīšu. Tematiskie pasākumi notiek gan Rīgā, gan notiek arī, protams, citās valstīs. Daļa no tiem pasākumiem ir tiešsaistes pasākumi, ir arī klātienes pasākumi. Līdz ar to tie ir tie veidi, kādā veidā var mēģināt meklēt partnerus. Protams, neskatoties uz to, ka droši vien jums jau ir kādi potenciāli ārzemju partneri, ar kuriem jūs sadarboties ikdienā. Nākamais, ko es varētu piedāvāt un ko es ļoti silti ieteiktu izdarīt, ir uztaisīt tādu one-pager. One-pager ir viena A4 lapa par jums, par jūsu organizāciju, par jūsu kompetencēm, par jūsu pieredzi, par jūsu ekspertīzēm, un kas būtu ļoti svarīgi arī, kuros konkursos jūs plānojat startēt. Vai kurās tematikās. Te var skatīties vai nu šauri pa konkursiem, kas būtu, protams, vēlams, var skatīties arī pa tematikām. Un jums ir arī jāapraksta, ko jūs varētu piedāvāt. Tam one-pageram ir tiešām jāizskatās ļoti pievilcīgam, kas uzrunā. Ja jums tas one-pagers ir gatavs, jūs varētu nosūtīt to man, un tad, kad es saņemšu partneru meklēšanas sludinājumus no saviem kolēģiem, es varēšu uzreiz reaģēt ar jūsu to one-pageri, vai arī es varētu jūsu one-pageri pārsūtīt arī saviem kolēģiem. Un tas ir arī viens no veidiem, mani kolēģi, es domāju, kolēģi citās valstīs. Un tas arī ir viens no veidiem, kā var iesaistīties. Dažreiz ir tā, ka partnerus, kādu noteikto partneri, kas pildīs kādu mazo uzdevumu, meklē pat pēdējā brīdī. Un tajā gadījumā, ja mums, es domāju, nacionālam kontaktpunktam ir jūsu one-pagers, tas nostrādā. Un mums bija arī gadījumi, kad cilvēkus pēdējā momentā pieaicināja uz konsorcijiem. Jā, tā kā, un arī pašiem sev, man liekas, ka būtu labi strukturēt, tad kas mēs esam, kāda ir mūsu kompetence, kāda ir mūsu pieredze un ko mēs varētu piedāvāt šajā programmā. Ja jums ir jautājumi, man ir, protams, arī to one-pageru paraugi,
ko jau sagatavojuši citi, un ir tie, kas arī piekrituši, ka es varu padalīties, parādīt, kā paraugu, tad pēc tam jūs varētu sazināties ar mani, un es varu jums arī parādīt tos paraugus un ieskicēt, kā jūs varētu sagatavot to savu one-pageri. Tālāk es jau teicu, ka notiek arī tematiskie pasākumi, ļoti regulāri notiek tie tematiskie pasākumi. Ir pasākumi, kas notiek klātienē, ir pasākumi, kas notiek arī attālināti, un šeit es apkopoju tos pasākumus, kas notiek tuvākajā laikā. Šeit pārsvarā ir tātad oktobris un novembris, un es ieteiktu paskatīties, aiziet pasākumu mājaslapās un paskatīties, kas tur notiek un kas tur tiek piedāvāts. Nākamais, kā es jau minēju, ka notiek arī kontaktbiržas, es jau, man liekas, ka pirms dažām nedēļām sūtīju e-pastu par šo, tā kā šobrīd ir atvērtas vai tiks atvērtas šonedēļ 3 kontaktbiržas. Kā jau teicu, šīs klasteris sastāv no tādiem 3 blokiem, tad lielākais bloks ir digitālā joma, proti tematiskie virzieni 3, 4 un 6. Ja jūs uzklikšķināsiet šeit, jūs uzreiz pārēsiet uz to kontaktbiržu, kas ir domāta tieši šim te virzienam, proti virzienam digitāla joma. Tad šeit kontaktbirža notiek attālināta, jums būs jāpiereģistrējās, proti jāizveido savus profils, un tad jūs redzēsiet arī citus dalībniekus, jūs varēsiet pieteikt tur arī attālinātus tiešsaistes mītiņus ar tiem dalībniekiem. Tas strādās šādā veidā. Ja? Tā kā klikšķinām šeit, un jūs pārēsiet uz to mājaslapu. Tātad šodien tā kontaktbirža vēl ir atvērta, tā kā var paspēt kaut vai uzreiz pēc šī pasākuma atvērot linku, jūs varēsiet uzreiz pāriet uz to kontaktbiržu un, proti, piereģistrēties un gūt labumu no tās kontaktbiržas. Ja mēs runājam par par sadaļu, kas ir pārunā rūpniecība, proti tematiskie virzieni 1 un 2, tad kontaktbirža notiks 19. oktobrī, pavisam drīz, bet piereģistrēties var jau kaut vai šodien. Ja tā kā jūs varētu piereģistrēties, jūs varētu izveidot savu profilu un proti tīkloties tajā tiešsaistes platformā. Ja mēs runājam par 5. tematisko virzienu, kas ir par kosmosu, tad šeit kontaktbirža notiks, ja es pareizi atceros, 18. oktobrī, ja arī klikšķinot linku, jūs varēsiet arī piereģistrēties šeit, tas jau ir rītdien, un rītdien tīkloties šajā platformā, ja jums interese ir tieši par to 5. tematisko virzienu. Vēl, ko es gribētu nedaudz pareklamēt, mums ir ar Vaidera.net projekta atbalstu, mums ir pieejams atbalsts ceļošanas izdevumu sekšanai. Tas ir aktuāls tajos gadījumos, ja tas kontaktbiržas notiek klātienē, ir kontaktbiržas citām tematikām, kas notiek arī klātienē, un tad apvārsnes Eiropa 2. pilāra. 2. pilārs ir tāds, kur ir tie tematiskie klāsteri. Ja mēs runājam par tīklošanas pasākumiem, ja brokerīdži, ja kontaktbiržām, tad šeit ir, protams, atrunāts, kuriem tas atbalsts ir paredzēts. Mums ir papildus informācija pieejama arī mūsu mājaslapā, bet ir tā, ka var saņemt atbalstu 1000 eiro vērtībā. Tas ir tā kā travel grants vienām braucienam uz tīklošanas pasākumiem uz kontaktbiržām. Tā kā šeit ir atrunāts, kuriem tas atbalsts ir pieejams, papildus informācija ir pieejama šeit, mūsu mājaslapā, un mana kolēģe Dārija ir atbildīga par šo schēmu, teiksim tā, un ja jums ir kādi papildus jautājumi par šo, tad jūs droši varētu sazināties ar Dāriju, un viņa palīdzēs jums ar šiem travel grantiem. Mums jau bija veiksmīgi gadījumi, kad tikko bija braukuši uz tīklošanas pasākumiem uz kontaktbiržām. Tālāk tad es gribu vienkārši nedaudz ieskicēt, kas ir pieejams mūsu Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā. Tad pirmkārt mums ir notikumu kalendārs, un notikumu kalendārā mums ir informācija par apvārsnes Eiropa pasākumiem, gan Eiropas komisijas infodienām, gan arī tiem pasākumiem, ko mēs kā kontaktpunkts rīkojam paši. Šeit ir links, un tur var redzēt arī diezgan daudz pasākumus, kas notiek oktobrī un novembrī.
Kas mums vēl ir pieejams? Mums ir pieejami informatīvie materiāli no mūsu webināriem. Klikšķinot šeit 23. gadu, jūs redzēsiet gan prezentācijas failus, gan redzēsiet arī video ierakstus no citiem webināriem, ko mēs rīkojām. Un tātad šeit bija nopublicēts arī, protams, pie jaunumiem arī informācija par tām kontaktbiržām, kuras tikko jums rādīju. Mums pieejama arī ir statistika, un es gribu nedaudz divos vārdos pastāstīt par statistiku. Tā tabula, ko jūs šobrīd redzat, tie ir saņemtie finansētie projekti. Es gribu pasvītrot to, ka tie ir tie projekti, kas tika saņemti 4. klāstera ietvaros. Šīm organizācijām ir vairāk projekti, bet es gribēju šeit akcentēt tieši, cik aktīvi mēs esam tajā 4. klāsterī. Mēs varam redzēt, ka mums ir diezgan garš tas saraksts, un līderos mums ir EIDI, Elektronikas datorzinātņu institūts, 4. klāsterī uz doto brīdi iegūstot 10 projektus ar finansējumu kopējo vairāk kā 2,3 miljonu eiro. Un varam skatīties arī tālāk, tad šie ir tie mūsu galvenie spēlētāji. Tā statistika, protams, mainās, un mēs ļoti ceram, ka mums būs gan jaunpienācēji, gan mums būs vairāk finansētie projekti. Bet es teiktu, ka tas 4. klāsteris tur mums veicās tiešām ļoti labi, mēs esam aktīvi tur, un mēs tiešām ļoti ceram, ka arī jūs apsversiet iespēju piedalīties šajā programmā. Un ja jūs apsversiet to iespēju, es ļoti ceru, ka jūs nāksiet pie mums. Ja jums būs jautājumi, mēs būsim ļoti priecīgi jums palīdzēt, padalīties ar savu pieredzi, ieteikt konkursus, ieteikt, kā var meklēt partnerus jūsu konkrētajā gadījumā. Tas ir tas, ko mēs varam piedāvāt. Kā es jau teicu, mēs piedāvājam konsultācijas gan tiešsaistē, gan arī nākot pie mums klātienē, bet arī mēs esam vienmēr ar mieru un priecīgi atnākt pie jums, ja jums liekas, ka tas jums būtu ērtāk. Tā kā šeit ir mūsu kolēģi no Nacionālā kontaktpunkta, abreviatūras, šeit man liekas, ka var saprast, tad CL4 ir Cluster 4, CL3 ir trešais klāsteris, un tā tālāk mūsu kolēģe Inga Širante šodien prezentēs par finanšu un juridiskiem jautājumiem. Tātad šeit mēs esam. Ja jums interesē mūsu kontakti, tad var klikšķināt uz šo linku, un jūs dabūsiet gan mūsu telefonus, gan mūsu e-pastus. Un ja jums kādi jautājumi, es ļoti ieteiktu sazināties ar mums, un mēs mēģināsim no savas puses jums palīdzēt. Tā kā tas ir tas, ko es mēģināju šodien pastāstīt. Protams, tas informācijas apjoms ir ļoti liels, bet tiešām fokusējamies uz savu konkrēto jomu, uz savu konkrēto konkursu, skatāmies informāciju fokusēti par to, un tad nemaz nebūs tā, ka tas informācijas apjoms ir tiešām pārāk liels un kaut kāds nesasniedzams. Tā kā paldies par uzmanību. Mēs tagad turpināsim ar nākamo prezentāciju. Julija, paldies tev. Vai tu man dzirdi? Var dzirdēt? Kā mēs darām, tad tā prezentācija paliek tā, ko sāk rādīt? Vai tā kā Jā, var vienkārši pateikt nākamais slaids, un es liekšu slaidus. Bet mēs vairs neredzam slaidus. Tā. Tās, atvainojos, sekundīti. Tagad var redzēt? Jā, tagad var redzēt. Paldies tev. Labdien visiem! Mans vārds ir Dāvids Štēbels. Es esmu no Eiropas kosmosa aģentūras industriālais koordinators Latvijā. Man ir jāatvainojās, ka man šodien nav kameras. Es tiešām nezinu, kā tas notiek, bet tehnika nebeidz pārsteigt. Lai nu kā, es ceru, ka tas mums netraucēs. Šīs dienas mērķis un ideja mums ir, ka mēs arī no savas puses, no Eiropas kosmosa aģentūras puses pastāstam par to, kas ir šīs programmas šim un nākamajam gadam, uz kurām attiecīgi arī Latvijas uzņēmumi un dažādas organizācijas var pretendēt. Ņemot vērā to, ka auditorija šodien ir dažāda un ir cilvēki ar
ar ļoti pamatīgu pieredzi un ar sadarbības jau tādu vēsturi ar kosmosa aģentūru ir tādi, kas ir jauni, tad es vēlējos arī drusku sākumā izstāstīt par to, kas ta kosmosa aģentūra ir. Iesim uz priekšu. Jā, tad varbūt dažos vārdos Eiropas kosmosa aģentūra faktiski ir organizācija, kurā ir apvienots dalībvalsts un arī Latvija, tā skaitā. Un kopā šīs dalībvalstis faktiski ar Eiropas kosmosa aģentūras tā kā pārvaldību un uzraudzību izstrādā dažādi veidi risinājumus, kas tiek nodrošināti kosmosa vajadzībām. Mums Eiropā ir šobrīd ļoti daudz dažādas iestrādes un plānotās arī misijas, kas ir saistīts tieši ar kosmosa tēmu, un tad attiecīgi, lai šīs misijas nodrošinātu, uzņēmumiem ir iespēja piedalīties ar savām zināšanām un iestrādēm. Kā Pauls Irbins saka, mūsu kosmosa asociācijas arī prezidents, tad Eiropas kosmosa aģentūra nav tikai raķetes un astronauti, jā, tas ir daudz, kas vairāk. Iesim uz priekšu. Jā, tad ar ko nodarbojas Eiropas kosmosa aģentūra un kas ir galvenās aktivitātes? Kā jau es teicu, tad kosmosa aģentūras vēsture jau ir vairāk kā 50 gadi. Uz šo brīdi kosmosa aģentūrā darbojas cik man zināms, jau vairāk kā 2500 darbinieki un budžets tuvojas 7 miljardiem gadā. Vēsturiski, jā, līdz šim brīdim mēs runājam par to, kad ir izstrādāti vairāk kā 80 dažādi satelīti, kas ir bijuši Eiropas kosmosa aģentūras virsvadībā. Un šīs tēmas, kas ir ikdienā un ar ko aģentūra arī nodarbojas, ir sākot no satelīta datiem, navigācijas. Tā ir viena tēma, starp citu, ko mēs Latvijā varbūt tās netik labi atpazīstam, jo kosmosa aģentūra ir tā organizācija, kas strādā ar Galileo. Mums, protams, gala lietotājiem vairāk ir pazīstams GPS, kas ir tā kā no Amerikas. Tad telekomunikācijas, zinātne, kas ir saistīta ar kosmosa tēmu, ja, tās ir visi tie virzieni, kur faktiski arī uzmanība tiek sadalīta un notiek dažādas aktivitātes. Iesim uz priekšu. Runājot par budžetu, tad uz šo brīdi, ja paskatās, kā veidojās Eiropas kosmosa aģentūras budžets, kas faktiski arī tiek savā ziņā novirzīts dažādu risinājumu izstrādē, tad kopējais budžets ir aptuveni 7 miljārdi eiro. Un mēs varam redzēt, kā šī nauda sadalās starp dažādām programmām, aktivitātēm. Šeit mēs redzam, cik daudz finanšu līdzekļu tiek novirzīti, pieņemsim, satelītu, datu risinājumiem, transporta tēmai, navigācijai, telekomunikācijām, dažādu veidu tehnoloģiju, atbalsta sistēmu izstrādē un līdzīgi. Jā, šis dod tādu ieskatu, un tā loģika, iesim uz priekšu, ir tāda, ka šitas būs īstais, ir tāda, ka mēs kā dalībvalstis, tā skaitā arī Latvija, katra dalībvalsts faktiski Eiropas kosmosa aģentūrā iemaksā savu finansējumu. Šis finansējums tiek apkopots vienā kopējā budžetā, un tad attiecīgi tiek novirzīts uz konkrētām tēmām, kur apakšā ir projekti, idejas, kas attiecīgi tiek finansēti. Ja mēs redzam, tad lielākās valstis, kas ir ar lielāko ieguldījumu, ir Vācija, Francija, Itālija, Anglija. Tie ir galvenie spēlētāji mums šobrīd Eiropā. Un, protams, ka šeit var arī atrast Latviju. Un 2003. gadā mēs esam atzīmēti, ka mūsu tā iemaksātā summa ir 1,1 miljonus eiro. Iesim uz priekšu. Tad jau ejot konkrētāk un runājot par projektiem un runājot par idejām, mums ir jāsaprot, ka Eiropas kosmosa aģentūra, to darbu organizē pēc principa, ka ir tie virzieni kaut kā nodefinēti, uz kuriem faktiski tiek strādāts. Un mēs šeit runājam par
10 prioritārām jomām. Ja mēs viņās tā kā iedziļinamies, tad mēs diezgan labi saprotam, ka tiek noklāta ļoti, ļoti plaša teritorija. Zem katras šīs prioritārās jomas ir diezgan precīzi atšifrēts arī šīs tehnoloģijas vai šie tehnoloģiskie virzieni, kas tiek atbalstīti. Šī informācija ir apjomīga, viņa ir pietiekami detalizēti, lai būtu grūti viņu parādīt šodien, bet idejiski tas nozīmē to, ja pieņemsim kādam no uzņēmumiem Latvijā vai arī kādai akadēmiskajai institūcijai ir vēlme uzsākt darbu ar Eiropas kosmosa aģentūru, un tā pirmā lieta, ko mēs darām, mēs faktiski savā starpā nosinhronizējamies un saprotam, zem kura virziena, zem kuras tēmas, tad, teiksim, šī jūsu ideja tā kā iedarās. Mēs saprotam, kā to nosaukt, un tad mēs attiecīgi arī skatāmies tālāk dažādas finansējuma iespējas. Iesim uz priekšu. Ja mēs runājam par un ap to, ko Eiropas kosmosa aģentūra šobrīd Latvijā finansē un kādi ir, teiksim, šie projekti, iepirkumi, kas tiek realizēti, tad šeit ir jāizdala vairākas lietas. Varbūt sākšu ar to, kas ir negluži šīs dienas tēma, tad ir dažādi veidi izglītības atbalsts. Un tas, ko mēs pēc būtības mēs sagaidām, kad mums ir, kā kosmosa aģentūrai, aktīva komunikācija ar Latvijas vadošajām izglītības iestādēm, un šeit runa ir gan par universitātēm, gan institūtiem. Mēs tā kā atbalstam gan mācību kursu izstrādi, gan dažādu metodiku, materiālu apmaiņu starp dažādām universitātēm Eiropā. Mēs arī finansējam PhD mācības. Mums ir arī programmas, kurās mēs ļaujam beidzējiem braukt un gūt praksi. Kosmosa aģentūrā, vārds sakot, ir daudz iestrādnes, un mēs gribam, lai šī sadarbība ar universitātēm visu laiku pilnveidojas un attīstās. Un mūsu gadījumā šeit arī nav tādu konkrētu termiņu, kad nākt un runāt. Faktiski tam dialogam ir jābūt patstāvīgam. Otra tēma noteikti ir biznesa akcelerācijas aktivitātes. Tas, ko es gribu uzsvērt, un es arī zinu, ka šeit auditorijā ir vairāki uzņēmumi, kam varētu tas interesēt. Nākamā gada sākumā, šobrīd varbūt tās ir grūti nospraust tādu konkrētu datumu, bet varētu teikt, ka tas ir pirmā kvartāla beigas. Latvijā būs pieejams speciāls inkubators kosmosa uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka mēs būsim izveidojuši ar Eiropas kosmosa aģentūras atbalstu un Latvijas ekonomikas ministrijas atbalstu inkubācijas tādu vietu, kur attiecīgi uzņēmums varēs nākt un ar ideju, kas ir saistīta ar kosmosa tēmu, gūt pirmo atbalstu gan finansiālu, gan eksperta, gan arī citi servisi būs pieejami. Šis noteikti ierakstiet savos kalendāros, ja jums ir interese. Es domāju, ka ir īstais brīdis par to pateikt man. Es labprāt gribētu saprast, kas ir tie uzņēmumi, kuri, pieņemsim, nākamā gada sākumā gribētu šajās biznesa akcelerācijas aktivitātes piedalīties. Finansējums uz šo brīdi, kas uzņēmumiem pieejams, ir aptuveni 50,000 eiro. Un tad, protams, mēs runājam par aktivitātēm, kur ir dažādi veidi iepirkumi un arī atbalsta programmas. Uz šo brīdi mums ir 3 dažādas atbalsta programmas Latvijā. Pirmā, ko ir vērts pieminēt, ir RPA. Šī atbalsta programma faktiski notiek reizi gadā. Šobrīd tieši ir atvērta viņa ir atvērta no septembra sākuma līdz oktobra beigām, un tad šīs programmas ietvaros uzņēmumi var pieteikt savas idejas, un es gribētu teikt, ka šī programma ir speciāli radīta tam, lai jaunas idejas tiktu finansētas tik daudz, lai viņas būtu iespējams pārbaudīt, lai dabūtu kaut kādu pirmo feasibility rezultātu, un tad attiecīgi pārliecinātos, ka ar to var iet uz priekšu un darīt vairāk. Otra ir Future.io programma, kas ir specifiski radīta, lai finansētu idejas,
kuras ir saistītas ar satelītdatu pielietojumu. Par šo es jums pastāstīšu atsevišķi, un tad noslēgumā ir tā GSTP programma. Mūsu gadījumā viņai nav sākuma un beigu datuma, viņa ir atvērta visu laiku, un šeit ir jebkurš Latvijas uzņēmums var pieteikties un faktiski gūt finansējumu. Par katru no šīm es izstāstīšu arī drusku detalizētāk. Lūk, kas vēl ir Eiropas kosmosa aģentūrai nepārtraukti ir iepirkumi. Tas nozīmē, ka tiek iepirkts sākot no ļoti sarežģītiem risinājumiem, kas ir saistīti varbūt ar kosmosa tēmu, un tiek iepirkti arī, mājaslapu izstrāde priekš Eiropas kosmosa aģentūras vajadzībām. Dažādi veidi servisi tiek iepirkti. Es, pieņemsim, jebkuram uzņēmumam atgādinu, kas Latvijā ir vērts šiem iepirkumiem sekot, skatīties, jo es uzskatu, ka Latvijas uzņēmumi daudzos gadījumos ir pat ļoti konkurentspējīgi, lai varētu šajos iepirkumos ar partneriem Eiropā startēt un arī gūt attiecīgi uzvaru un piedalīties un realizēt tos. Iesim tālāk. Kas ir būtiski? Jā, tad parunāsim nedaudz par šīm 3 programmām, kas šobrīd ir pieejamas un kuras attiecīgi nodrošina finansējumu projektu realizācijai. Tad šī pirmā programma, ko jau es minēju, ir tā saucamā RPA programma. Man programma nosaukumi pazuduši. Tas man ir jāpielabo, bet to mēs salabosim. Pirmais ir par RPA, ko es minēju jau šobrīd. Programma ir atvērta no septembra līdz oktobrim. Šobrīd viņi ir atvērti, viņi varās ciet 31. oktobrī. Tas vidējais budžets pēc mūsu pieredzes idejām ir starp 70 un 200 tūkstoši. Atkarībā no ir iespēja pieteikt dažādas gatavības idejas, tādas idejas, kas ir tikai uz papīra, kā koncepti, vai tādas jau, kurām ir tā kā jau pirmais tas proof of concept realizēts. Atkarībā no gatavības, tad tas budžets ir lielāks vai mazāks. Tas, kas ir Eiropas aģentūras tāda labā praksa, kad šie mazie budžeti un šie mazie projekti tiek realizēti gada līdz 2 gadu laikam. Tas nozīmē, ka viņi diezgan īsti termiņā. Tas, ko mēs šobrīd piedāvājam, ka šī programma manā skatījumā ir jaunām idejām, tādām idejām, kas, teiksim, ko mēs gribam pārbaudīt un saprast, vai viņas strādā, un tad attiecīgi mums ir maz budžets, īsts termiņš, un mēs varam pārliecināties par to. Jā, mēs no Eiropas kosmosa aģentūras lielāku uzsvaru liekam uz jaunpienācējiem šajā programmā. Mums ir svarīgi, ka tieši uzņēmumi, kuri līdz šim vēl neko nav darījuši kosmosa tēmā, bet kuriem ir, teiksim, kompetences, zināšanas vai kaut kādi resursi ap šo, tad viņi nāk un, teiksim, viņiem šis ir pirmais solis šajā virzienā. Par RPA programmu, ja kādam ir interese, es varu iedot ļoti detalizētu informāciju, mēs varam izrunāt. Faktiski es diezgan ātri varu gan saprast, kur jums būtu vispiemērotākais tas no formātiem, kā šeit varētu startēt, un to vajadzētu izrunāt telefoniski. Otra programma ir GSTP programma. Viņa kā programma ir radīta priekš tam, lai uzņēmumiem finansētu prototipu izstrādi. Un šeit mēs runājam par to, ka uzņēmums, kurš pretendē uz šo finansējumu, viņš ir jau ar gatavu proof of concept, viņam ir skaidrs, kas ir pielietojums, viņam ir skaidrs, visticamāk arī savs klients. Tā gatavība ir TRL3 un uz augšu, tas nozīmē, ja ir TRL3 tehnoloģija, tad mēs ar viņu varam iecert šo GSTP programmu. Mums nav šeit konkrētu tādu budžeta ierobežojumu, mēs ļoti izvērtējam konkrēto katru gadījumu, un tad attiecīgi budžets var būt no 200 un uz augšu. Šogad, es teiktu, mēs esam noslēguši šo programmu, bet mēs meklējam uzņēmumus, kas varētu startēt GSTP uz nākamo gadu.
Mums ir neliela interese bijusi jau uz šo brīdi, bet es droši varu teikt, ka ir vairākas vietas brīvas un uzņēmumi varbūt tās, kurš šobrīd apsver iespēju startēt uz GSTP, un tieši tie uzņēmumi, kuriem jau ir kāda pieredze kosmosa nozarē, tad tiem būtu īstais brīdis tagad uzsākt sarunu. Varbūt par GSTP un RPA abām divām šīm programmām es arī skatoties un klausoties tos principus, kādā veidā tikt Horizon finansējums un tās programmas virzītas uz priekšu. Šeit ir nelielas atšķirības, varbūt kosmosa nozarē. Eiropas kosmosa aģentūras, teiksim tā, prioritāte ir maksimāli efektivizēt to procesu, ja mēs runājam, kādā veidā vispār tiek sagatavots piedāvājums, izvērtēts un pēc tam piešķirts arī finansējums. Tāpēc tā labā praksa mums ir tāda, ka sākumā mēs saprotam, kas ir šī ideja, un tas ir tāds darbs arī, kur es iesaistos, es palīdzu nokonceptualizēt to visu, uzlikt uz papīra. Tā kā mēs esam to izdarījuši, mēs šo ideju prezentējam Eiropas kosmosa aģentūrai. Tas nozīmē, ka mēs faktiski organizējam tikšanos, kur jums ir iespēja savu ideju noprezentēt kādam no kosmosa aģentūras tehniskajiem direktoriem, kas ir attiecīgi tajā jūsu tēmā. Tas nozīmē, ka jums būs saruna ar ekspertu, kurš jums iedos atgriezenisko saiti. Pēc šīs atgriezeniskās saites jums ir veidojusies jau kaut kāda pirmā izpratne par to, kas ir, kas nav, kas varbūt ir jāpapildina, vai, teiksim, ir kaut kādi riski identificēti. Un pat ir iespējams, ka mums ir vēl viena tikšanās. Tas nozīmē, ka mēs rīkojam šīs tehniskās tikšanās pirms jūs sākat vispār aizpildīt pieteikumu. Tad, kad mēs esam sākuši pieteikumu aizpildīšanu, tad tas, ko mēs arī nodrošinam no savas puses, ir tas, ka ir iespēja lūgt palīdzību. Manā gadījumā tas vai nu es esmu, vai arī mums ir arī konsultants pieslēgts no ārpuses. Ir divi dažādi cilvēki, kur jums var arī nokoriģēt šo piedāvājumu. Un visas šīs aktivitātes, kuras arī minu šobrīd, lielā mērā ir vērstas uz to, lai tas piedāvājums būtu maksimāli kvalitatīvs, lai nebūtu tādas situācijas, ka jūs sagatavojat kaut ko, kas nevienam nav vajadzīgs. Un jā, tas virsmērķis, protams, ir tāds, ka mēs novēršam to situāciju, ka visi ir ieguldījuši laiku, jūs esat ieguldījuši laikā uzņēmums, un tad ir vērtētāji ieguldījuši laiku vērtēšanai, un beigās mums nav rezultātu, vai ne? Mēs mēģinām izvairīties no tā, un tāpēc ejam pa soļiem. Tā soļu pieeja mums ļauj pēc būtības to izvērtējumu dabūt, un bieži mēs apstājamies pa vidu, jo saprotam, ka mums nav vērts, pieņemsim, rakstīt, teiksim, to gala piedāvājumu, jo, pieņemsim, mums trūkst informācijas, vai mums, pieņemsim, nav zināms līdz galam tas klients, vai mums ir vēl varbūt kaut kādi aspekti, kas ir jāizvērtē. Nu, lūk, un tad trešā programma, pa kuru arī gribēju šodien pieminēt, un es gribu šeit īpašu uzmanību vērst visiem tiem uzņēmumiem vai interesantiem, kas ir saistīti tieši ar satelītdatiem. FutureEO programma ir atvērta, šobrīd viņai uzsaukumi vai, teiksim, tie projekta iesniegšanas datumi ir ik pa 3 mēneši. Mums pirmais ir 31. oktobrī, pēc tam 31. janvārī un tā uz priekšu. Tas nozīmē, ka uzņēmumi var gatavot idejas, var viņas pieteikt un regulāri attiecīgi ņemt dalību. Šī programma, teiksim, lielā mērā viņai ir kaut kādi 5 šobrīd tie tematiskie bloki, kuros var tās idejas pieteikt. Pietiekoši daudz detalizācijas tur ir. Ja kādam ir pat mazākās aizdomas, kad varētu, pieņemsim, strādāt uz kādu jaunu ideju, kas saistīta ir ar satelītdatu un zemes novērošanu, tad es domāju, tas ir zvana vērts, lai mēs to izrunātu, jo visticamāk šī ideja varētu tikt finansēta no FutureEO. Vidējie budžeti svārstās starp 100 un 200 tūkstoši, izstrādes laiks idejām arī no 12 līdz 18 mēneši vidēji. Iesim uz priekšu. Kas ir, tie galvenie iegūmi
Un ar ko tad kosmosa aģentūra ir unikāla? Mēs arī iekšienē nevienu reizi esam par šo runājuši. Viena no galvenām lietām, ko kosmosa aģentūra varbūt atšķirās, ir tas, ka mēs vienmēr dodam tehnisko ekspertu līdzi. Tas nozīmē, ja jūs sākat strādāt pie kādas jaunas idejas, pieņemsim vieni paši vai ar konsorciju vai kādā citā partnerībā, tad jums vienmēr būs tehniskais eksperts priekšā, kurš jums palīdzēs to ceļu no sākuma līdz beigām iziet cauri un pieskatīs jums, palīdzēs jums ar konsultāciju, palīdzēs ar savu tehnisko ekspertīzi jautājumos, kur, pieņemsim, jums būs nepieciešams. Šis tehniskais eksperts gan izvērtē to jūsu projektu, gan arī pēc tam iesaistās viņā un palīdz varbūt tās virzīties uz priekšu. Kas ir varbūt vēl viena tāda nianse, ko kosmosa aģentūra ļoti sagaida no uzņēmumiem, ka jūs nepieiet tam visam kā projektam. Tas nozīmē, ja jūs ar kosmosa aģentūru, pieņemsim, esat sākuši darbu un jums ir šis pirmais projekts bijis un feasibility, pieņemsim, kas ir ļoti agrīns tērēls un viņš bijis sekmīgs, tad mēs sagaidām, ka jūs turpinat to darbu un mēs ejam uz priekšu, līdz mēs realizējam to tehnoloģiju vai risinājumu pilnībā. Tas nozīmē, ka kosmosa aģentūra neskatās uz projektiem, bet viņi skatās uz partneriem, kuri spējīgi iznest šīs tehnoloģijas līdz beigām un tā labā praksa parāda to, ja jūs sākat kaut ko darīt, tad tie jums būs vismaz 4, 5 un varbūt vēl vairāk projekti ar kosmosa aģentūru, lai jūs to savu produktu aiznestu līdz galam. Tas būtu laikam svarīgākais no iegūmiem. Un, ja runājam par ceļakarti, tad, ja uzņēmums grib no nulles uzsākt sadarbību ar Eiropas kosmosa aģentūru, tad mēs parasti sākam ar to, ka mēs saprotam, kas ir uzņēmuma kompetences. Mēs apskatāmies, kā šīs kompetences uzņēmumā un tās idejas, kas uzņēmumā ir, kā viņas sakrīt ar to, kas ir Eiropas kosmosa aģentūras ceļakartē. Mēs mēģinām saprast, kādā veidā to var finansēt un kas ir tie iepirkuma instrumenti, ar kuriem to izdarīt. Mums vienmēr ir jānokārto reģistrācija, jo katram uzņēmumam, kurš iet tālāk uz Eiropas kosmosa aģentūru un vēlās šo sadarbību, ir jābūt reģistrētam uzņēmumam viņu sistēmā. To mēs izdarām, un tad mēs uzsākam darbu pie projektiem un pie projekta gatavošanas. Un tā projekta gatavošana, kā jau es jums teicu, ir vispirms saruna ar tehnisko direktoru, prezentācijas, atgriezeniskā saite, un tikai tad mēs sākam gatavot pieteikumus. Kā mēs paši sakam, lai sagatavotu labu pieteikumu, ir vajadzīgs 200 līdz 300 stundas, un tas nav atkarīgs tīri no tā, cik liels ir tas jūsu projekts, bet tas ir vispār, lai projekts būtu kvalitīvs un tāds, kas saņemtu arī pozitīvu vērtējumu beigās. Tā kā, noslēgumā mani kontakti, es parasti saku, ja ir kaut mazākās aizdomas, kad kabatā ir laba ideja, ar kuru vajadzētu iet uz priekšu, tad nevajag neko gaidīt, vajag uzzvanīt man, un mēs, es domāju, atradīsim to iespēju, kā varam atbalstīt un kā to palīdzēt virzīt uz priekšu. Tā kā tā, paldies! Paldies par prezentāciju, un tad pienācis laiks mūsu trešajai prezentācijai, ko prezentēs mana kolēģe Inga Šīrante. Ceru, ka ir prezentācija redzama. Redzama, jā. Jā, paldies. Prieks šodien atkal uzstāties un stāstīt par Apvārsni Eiropa un par portālu, par kuru konkursiem stāstīja Jūlija Asmus. Kā jau man stādīja priekšā, tad es esmu Latvijas Zinātnes padomes nacionālā kontaktpunkta eksperte Apvārsnes Eiropa finanšu un juridiskos jautājumos, un kā arī vēl joprojām turpinu konsultēt arī par Apvārsnes 2020 projektu īstenotājus. Ja mēs runājam par portālu, tad varbūt
tas pirmsākums un tas pirmskats uz šo portālu mazliet dažus mulsina, jo domāju, jeb laikam tā, ka mēs konsultējam par visām šīm programmām, kuras ir iekļautas šajā portālā. Tad es gribu mazliet fokusēties uz to, ka mūsu atbildība, ja mūsu informācijas sniegšana fokusējas uz vienu un pašu lielāko, varētu gribētu teikt, Apvārsnes Eiropa programmu, kuru es arī šeit esmu iezīmējusi. Lai pakavētos pie šī portāla formāta un pie šīs sniegtās informācijas pirmskatījumā, lai viņi vispār apzinātos un ar viņu iemācītos arī viņa atrast pareizo informāciju, ļoti noderīgi, un pie kā es droši vien atgriezīšos arī prezentācijas beigās, ir šie te Eiropas komisijas jaunumi, jeb pasākumi, kuri tiek piedāvāti jau infodienu formā, kur es noteikti gribētu teikt, ka tieši šobrīd arī ir viens Eiropas komisijas pasākums par granta jeb līguma slēgšanas procesiem tieši šiem te Apvārsnes Eiropas programmas projektiem. Jā, šī te konkursu atlase un šī te informācijas nodalīšana, jeb detalizēšana jūsu interesējošā virzienā, tas arī ir jāsaka, šai portālā ir mazliet jāpiešauj roka, jo bieži mēs tā kā nefokusējamies uz to tieši precīzo informāciju un tādu kopēju ainu, varbūt redzam mazliet plašāk un tad apmūstam, kas tad īsti un ko tad īsti mēs meklējam, jo tas meklēšanas rīks īstenībā ir gana labs, mazliet viņš ir pamainījis profilu pats portāls arī. Kreisajā pusītē, protams, tas ir pats svarīgākais, ko tad mēs īsti gribam atrast, vai šī brīža atvērtos konkursus, šos te tenderus, jeb iepirkumus, piedāvājumus. Tad, ja es šai brīdī esmu uzlikusi atlasē tieši šos atvērtos, nevis nākotnes vai slēgtos konkursus, tad es arī nonāku pie jau fokusētākas informācijas. Es arī šeit esmu atlasījusi tieši šo te digitalizācijas virzienu, un tieši šo te specifiku skatīt. Un tad tas loks mazliet sašaurinās, un tad mēs mazliet tā kā arī atrodam to precīzāko konkursu fokusu. Protams, tad, kad mēs atveram to savu konkursu, tad pats svarīgākais, protams, ir, kad mēs arī konsultējamies, pirmais jautājums, jo mēs nevaram pārzināt un zināt, kurā mirklī, kurā brīdī jūs strādājat pie kādiem projektu pieteikumiem, jeb interesēm. Tad pirmais, vai mēs gribam zināt šo te konkursu identitāti, jeb to cipariņu kombināciju, par kuru tad īsti mēs runājam. Tā ir tāda konkursa identitāte, es tā viņu teiktu. Tad jau, kad to pašu pirmo lapiņu mēs nemaz dziļi neiedziļinoties šajā atvērtajā informācijā par šo konkrēto konkursu, ko mēs jau varam ieraudzīt un, kā es saku, ir jālasa informācija, tā pirmreizējā informācija, ko mēs redzam. Tātad akcijas, jeb projekta veids, jeb tips, tātad skaidri un gaiši šeit ir uzrādīts inovācijas aktivitāte, tātad innovation action. Otrs, kas ir nemazāk svarīgs, ko biežāk es jautāju un uz kuru, jāsaka, bieži vien tomēr nespēja man atbildēt, jo to nemaz informācija neviens nav paskatījies, kāds finansēšanas modelis konkrētajam konkursam tiek sagaidīts. Tātad katram konkursam ir šie svarīgākie rādītāji un, protams, pats svarīgākais, uz ko mēs fokusējamies. Mūs mazāk varbūt interesē šies atvēršanās datumi, bet vairāk varbūt interesē tieši šis iesniegšanas datums, jo tas gan ir strikti noteikts un sistēmas slēdzas. Šad un tad ir kādas tehniskas problēmas no sistēmas arī uzkaršanās. Un tad arī, ja tas ir Eiropas komisijas pusē, tad viņi arī informē, kad ir kaut kādas problēmas, un tad, kā saka, var arī pavirzīties šis te iesniegšanas termiņš. Tikpat svarīga informācija tieši pie šī konkrētā konkursa nosacījumiem, un nekur pa labi, pa kreisi lūgums tad neiet, jo tieši uz šo konkursu attiecinātā informācija atrodam šī te portāla kreisajā pusītē. Tātad visi šie te svarīgie uzstādījumi, šīs te gan partnersērči, gan iesniegšanas, gan visi šie uzstādījumi no Eiropas komisijas būs atrodam tieši šeit un nekur citur.
Jo tomēr ļoti jāfokusējas uz precīzu informāciju, arī projekts rakstot, jo Eiropas komisija, protams, sagaida, ka būs pretī šie te uzstādījumu atbildes projektu pieteikumos. Nu, tad salīdzinājumā mazliet cits projekts arī šai pašā aktivitātē, šai pašā trešajā klāsterī, bet mēs redzam, ka šeit jau ir pilnīgi cits aktivitātes, tad Research Innovation Action, tātad šie atslēgas vārds ir, un šeit ir grant budžeta bāzet, tātad bāzēts uz budžetu, un tas arī nosaka arī to tālāko likteni, kā saka, šo te divu atšķirīgo finansēšanas modeļu plānošanu atbilstoši jūsu plānotajam projektu pieteikumam. Tā kā lūgums tad arī sekot līdz arī tad, ja jūs esat kā partneri un tad šo informāciju iegūstat arī no koordinātora. Jā, šīs te svarīgās jau jūlijas pieminētā arī darba programma, kas regulāri tiek, bet viņai ir arī šie te tehniskie jeb ģenerāli pielikumi, kuros ir gan par šo dalības un finanšu un dažādu šo te kritēriju atbilstības nosacījumiem. Tā kā to arī noteikti teiktu, ja jau esat to nonākuši pie iesniegšanas, tomēr ar viņu iepazīties un būt lietas kursā, kādi ir šie spēles noteikumi pirms projekta iesniegšanas, nevis pēc tam, kad jau esam piekrituši un kaut kur jau startējam kādā konsorcijā. Jā, šeit mazliet arī vairāk un plašāks šis izskaidrojums un klāsts par tiem, kādi vēl ir projektu veidi vispār Apvārsnī Eiropa. Šodien pieminētais Research Innovation Action, Coordination, Support Action, bet ir, protams, arī vairāki citi projekta veidi, kuriem šodien mēs varbūt mazāk un par kuriem mazāk ir arī šīs aktivitātes, bet tātad paša šī te projekta veidi jau diezgan strikti nosaka šo projektu uzstādījumu ar kādām aktivitātēm un uz ko tad mums ir jāskatās vienā vai otrā projekta veidā, uz ko mēs fokusējamies, kāds būs šīs work package, jeb darba paks. Jā, par šo intensitāti atbalstam, ko Eiropas komisija, kā saka, definē. Ir tātad, protams, ir aktivitātes, kurās ir 100%, kā jau arī tika pieminēts, un ir, protams, arī šīs atbilstoši atšķirīgās ne visām organizācijām, bet inovācijas aktivitāte ir 70%. Atbalsta intensitāti tātad, bet tas attiecas tikai uz profita organizācijām, jeb peļņas nesošajām organizācijām. Tās, kuras nav peļņas organizācijas, arī inovācijas aktivitātes projektos saņem Eiropas komisijas finansējumu 100%. Tātad šo kritēriju organizācija nodefinē, iereģistrējot sevi šajā dalībnieku portālā kā potenciālo projektu pieteicēju. Un tad tas jau ir kritērijs, un jūs nevarēsiet arī šai sistēmā neko izmainīt, ja būsiet ielikuši šo atbilstību, ka jūs esat peļņas organizācija. Nu, jāsaka, šī programmas plānošana un izmaksu kategorijas, ne ar ko diži negribu teikt, ka atšķirtos no jebkura kāda cita projekta, kurā, protams, ir šie lielo izmaksu kategorijas, par kurām tad saulaicīgi, kā saka, plānojās. Tad noteikti tās ir atalgojumi, jeb algas ar visiem sociāliem nodokļiem un sociālām garantijām, ir apakšlīguma iespējamības, pirkumi, gan materiālu, gan inventāru, gan visādi citādi pakalpojumu. Un, protams, arī šo te netiešo izmaksu reģistrējums, tātad to sistēma jūs ieliekot automātiski arī izreikinās, ka netiešās izmaksas šai projektos ir 25%. Bet šai gadījumā es gribu teikt, ka es runāju tikai par RIA, IA un CSA projektiem. Jo Marie Curie un vēl dažos citos projektos ir cita šī schēma un cits finansēšanas variants un modelis. Tā kā lūdzu atkal saprotam un sekojam līdz šīm konkrētajām projektām. Portālā vēl ļoti svarīgi atrodama ir informācija, kam es saku, ka tam var veltīt laiku, ja ir dziļāka interese izprast par to, kā Apvārsnī notiek šī
gan līguma slēgšana, gan dažādi palīdzības rīki. Tie visi ir atrodami, ja ieliekam atlasē Apvārsnes Eiropa, ko arī neaizmirstam, jo tad jums iedos pilnīgi par visām programmām, kas portālā, un tas atkal tad ir mazliet par plašu un nebūs īsti fokusēts uz jūsu interesējošo tematiku. Un tātad tas arī dotu tad, kā es teicu, izprast, šeit ir tieši šiem te pašiem referents dokumentiem mazliet paplašināti apskatot, ir modela grant agreementa, tātad šī lielā līguma parakstīšanas tā versija, gan gadījumā, kad ir budžetēšanas, granta budžetēšana vai arī lamsam, jeb vienotās apmaksas modelis, un arī, protams, tad var izprast varbūt dziļāk, kas vairāk rodas jautājumi tiem jaunajiem spēlētājiem, kuri varbūt nekad nav saskārušies ar šo programmu un līdz galam nesaprot, kā tad visa tā kārtība notiek un kā tad tiek, kā būtu jārēķinās gan ar finanšu plūsmām, gan ar šīm te visām citām tehniskām lietām, kā tas notiek. Lai tāds kopējs priekšstats un kā tad tas izskatās, tad šādā budžetētā grantā tad izskatās budžets, kas jāiesniedz Eiropas komisijā, ir šāds izskats, tātad gan par visiem partneriem dalījumā pa visām izmaksu pozīcijām tiek iesniegta šī te pieprasītā informācija dalījumā un arī šīs te proporcija attiecinātība pret Eiropas komisijas finansējumu, cik tad Eiropas komisija finansējumu tātad attiecina katram no partneriem. Kā jau vairāk kārt tika minēts, tad projekti šeit Apvārsne Eiropa nav iedomājami, izņemot arī ir individuālos grantus un vēl kādu varbūt individuālu, kurā startē tomēr konsorcijas sastāvā ar vairākiem partneriem, tāds nelielie, jeb mazie konkursi, kā es viņus saucu, kur ir līdz 500 un 1000 vai miljonus vai 2 miljoni, varbūt nav lieli konsorcija, tur varbūt 5 līdz 7, varbūt 10 partneri. Šis arī ir viens no praraudziņiem, kurus var, protams, ja ir jums interese, un jūs esat galvenais koordinātors vai ir interese izprast, kā top šie te projektu pieteikumi, tad šādi Excelīši ir dažādi jau pieejami, lai vieglāk menedžēt šos te budžetus un saplānotu korekti. Un tad tas otrs variants, kas ir mazliet atšķirīgs, kurš tagad parādās ar vien biežāk, kur Eiropas komisija ievieš pagājušo gadu, viņi iesāka tātad šo lamsām budžetēšanu. Ko tas nozīmē? Lamsām budžetēšana nozīmē tieši tāpat, bet šis budžets jau ir daudz detalizētāks, jāiesniedz kā obligātais projekta otrās daļas pielikums, bez projekta paša pieteikuma, kurš jau ir piedāvātā versijā, jeb formā, kurā ir gan uzskaitīti visi dalībnieki, partneri, visas darba paketes un viss kopējais griezums, kas ir redzams un visiem paskaidrojumiem, kā jāizpild šis Excels un jāpievieno tad jau šai formai klāt. Tātad viena no sadaļām, tātad, kur ir budžeta lapa, šī te viena partneri, tātad gana detalizēts, jāsaka, ja tajā pirmajā budžeta grantā bija tāda Eiropas komisija sagaida tādu vispārēju, ar diezgan tādu lieliem cipariem plānotu, un varbūt, ja jūs esat labs tāds menedžers, ka jūs kā pielikumu varbūt izstrādāsiet šādu detalizētu budžetu un pieliksiet, lai kritērijos, kad vērtētājs nonāk pie projektu vērtēšanas, viņam tiešām ir pārliecība, ka jūs esat pārdomāti, saplānojuši visas aktivitātes un viņas ir pamatotas ar atbilstošām izmaksām un nav pārāk lielas. Tad, kad mēs strādājam, tad redzam ar šo budžeta templeitu, jāsaka, ir jau kaut kādas vairākas versijas jau no Latvijas partneriem ir sniegts arī ar šo lamsam modeli. Tā kā viņš ir gana fleksibls, ko jau šiem visiem jautājumiem nākojamajam projektu, teiksim, 3 gadiem, 4 gadiem var salikt šo informāciju, tad pēc tam droši vien daudz vieglāk viņš tomēr ir arī administrējams. Mazliet atgriežoties vēl pie šī portāla šiem saistošajiem dokumentu sadaļas,
Tikpat un nemazāk interesanti un svarīgas daļas ir šīs te vadlīnijas, kuras dažas pielikšu un arī nosūtīšu pēc šī semināra, lai tad jums ir priekšstats, kā notiek gan reģistrēšanās portālā, gan visas citas svarīgas funkcijas, kas ir jāveic tad, kad jūs tiešām sākat strādāt ar projektu pieteikumiem un topat par šo te potenciālo projekta dalībnieku. Nemazāk svarīgi tātad zem šīs vadlīnijas, tātad arī visas šī te AGA saucamā Announced Grant Agreement, tātad šī ir paplašinātā līguma atšifrējums, jeb satura atstās ar komentāriem. Tas vairāk interesē pie projekta īstenošanas arī, jeb detalizētāk pētot izmaksas un specifiskos jautājumus. Tāpat ir svarīgi šie te veidlapas, jeb formas, gan pie iesniegšanas, ja mēs par iesniegšanu gribētu pastīties, tad mēs skatītos paplašinājumu pie šī application form, tātad tur ir viss, gan arī šis te budžets, lamsam pieejams, lai visu jau izpētīt, lejuplādēt visas pieteikuma formas, ja veidlapas nevis tikai caur konkursu piesakot, bet pirms tam izpētāms un pārbaudāms un apzināms. Tāpat noteikti visus projekta rakstītājus un pieteicējus motivēju izskatīt arī vērtēšanas formu, jeb to vērtēšanas kritērijas, uz kuriem jāpievērš uzmanība, ko skatīsies vērtētājs. Pie šīs sadaļas vēl ir validēt un fiksēt tātad LER. Par LER tā ir atbildīgā persona no organizācijas, kura ir šeit reģistrēta kā dalībnieks, un viņa atbild par administratīvo informāciju šai portālā. Notiek kādas izmaiņas, tad šis LERs ir tā persona, kurš pirmkārt redz par savu organizāciju visus administratīvos un juridiskos datus, gan viņus ievada, gan arī redz visu, ko organizācija kā startē, ar kādiem rezultātiem, kad ir pieteikšanas, jeb pieteikuma procesi, kādi ir finansēti projekti un visu šo papildus informāciju. Un, protams, arī šīs te līguma parakstīšanas veidlapas. Bet tad, pirms mēs sākam, kā saka, pie šādiem nopietniem ķerties klāt, es ieteiktu tomēr tā tiešām novērtēt to, ko jau Jūlija ieteica, izstrādāt šo, ja nav šis skaidrs vēl tas redzējums un kāda varētu būt šī dalības iespēja, šomēr šos te organizāciju CV vai grupu CV, šo griezumu un pārdomāt, kur tad un kā šīs idejas labās saliekot kopā, kā un parādīt to kopējo kompetenci, kapacitāti. Un tad arī meklēt šīs, ja neesam nereiz startējuši, es tomēr piedāvātu startēt kā partneriem, jo to pieredzi dabūt un to akceptu, lai jūs novērtētu, ir jābūt, kā saka, savam CV kaut kādam pieaugumam, lai arī tie pārējie, kas konsorcijā, jeb partnerībās sadarbojas, lai būtu tie labākie partneri arī ar pieredzi un ar savām kompetencēm. Jā, tāds viens no tā, ka, protams, es parasti tomēr motivēju dalīties ar informāciju gan par projektu konkursiem, skaļi un ar kolēģiem apspriesties par šiem kaut kādiem savām domām vai ideju īstenošanas virzieniem šais plašajos konkursos. Uzrunāt un pastāstīt par šiem konkursiem, ja kādu esat atradis ar saviem sadarbības partneriem, jo mums ir vajadzīgi šie konsorcija un šie sadarbības partneri. Tad pirmais un uzticamākais droši vien ir tomēr šī tiešā saikne ar tiem, ar kuriem jūs jau ilglaicīgi esat sadarbojušies. Un tad, ja tiešām kāds trūkst vai kā konsorcijā, tad parasti tad uz pēdējo mirkli varbūt vēl kādu atrodu, kādu iztrūkstošo ekspertīzi. Vēl noteikti ir tāds tehnisks aicinājums saulaicīgi reģistrēt organizāciju, ja nav reģistrēta šai portālā kā potenciālais dalībnieks un saņemt šo PIK kodu, jeb reģistrācijas numuru. Jo arī tas tomēr paņem laiku un arī šo legal entity personu nominēt, jo
vēl un vēl atklājas un daudz gadījumu, kad uz riska brīža ir, kad nonāk līdz tam, kad ir finansēts projekts, bet organizācija līdz galam nav validējusi savu statusu, nav reģistrējuši šo legal entity personu, kura tad atkal reģistrē šos parakstiesīgos un visus tādus tīri tehniskus dabas jautājumus, un tad ir izšķirošs jautājums, ka Eiropas komisija uzliek termiņus, un to nevar paspēt, un paliek diezgan nervoza situācija. Jā, un vēl noteikti izpētām dalības nosacījumus, un gan caur konkursu šīs saīsinātās izklāsta gan darba programmās, gan vēl visās specifikās, kādi ir tad šie dalības nosacījumi un kritēriji. Un tematikas sekojam līdz arī šiem konkursiem, kas tad ir. Jā, un tad mazliet vēl atpakaļ pie tā, tad norādes, kur un kā, ja neesam tomēr šo organizāciju reģistrējuši, tad ir šī online manuāla, šī vadlīnijas, ir rokas grāmata, kurā tad tieši ir viss sīk un samāki ar visām pamācošām vizualizācijām, kā šo organizāciju var reģistrēt un kā šo PIK kodu no sākuma, tā kā tas liekas ātri, jā, jo Eiropas komisija piešķir pagaidu PIK kodu, un jūs konkursā varat startēt un viss var būt bez nekādām problēmām, bet tad, kad nonāksim tālāk, tad, protams, tās problēmas tomēr izpeld un viņas parādās. Jā, un noteikti tad, kad mēs to esam izvērtējumi, ar ko kopā startēt, jo šis arī ir tāds gan nopietns jautājums, jo šie projekti varbūt, vai ir jāuzrunā kāda organizācija, vai jūs domājat, ka jūs pieņemsiet kādu cilvēku kā ekspertu vai speciālistu. Jums jāizprot, tad ir, kā jūs to ieplānosiet arī savā budžetā, lai, ja būsiet arī kā partners. Būsiet kā partners, tad, protams, tā dalītā atbildība par projektu īstenošanu, un tad koordinators nes to lielo nastu, jo, lai atgādinātu, kā tad notiek šī arī pēc tam pie īstenošanas, tātad galveno nastu nes projektu koordinators un visa sadarbība koordinatoram notiek ar Eiropas komisiju. Un tieši tādā pašā saiknē, pēc tam, kad līgums jau tiek gatavots un finansējums tiek solīts, tad Eiropas komisija sarunājoties ar koordinatoru, koordinators ar partneriem, un tā saikne tiek šādi arī hierarhiski deliģēta. Un tad, kad naudu arī dod Eiropas komisija koordinatoram, koordinators piešķir katram partnerim un pārskaita viņa pienākošos daļu. Tā kā, katrā gadījumā, mazliet pārskaita par tālu. Jā, par speciālisti, par tiem arī tātad jāpārzina, kas ir jūsu organizācijā un kāda ir šī kārtība, kā varēsiet pieņemt, lai nav nekāda starpgadījuma, kad esat apsolījis un beigās kaut kas neizdodas, jo arī tādi no dzīves un no īstenošanas skatu punkti ir ļoti bieži gadījumi tomēr. Esam iedomājušies kaut kādu vienu scenāriju, bet Latvijas likumdošana varbūt nemaz tādu nepieļauj, un tā tas nav īstenojams. Jā, darbs komandā kopā ar partneriem, šī programma savādāk nemaz nav iedomājama. Vienmēr meklējam savā ideju kompetences un zinošs partners, un tad arī dzirdīgs auss un atbalsta plecu. Tad rezultāti noteikti arī neizpaliks. Un vēl, protams, pirms noslēguma gribētos pieminēt un atgādināt par to, ka jebkurām interesantam, kurš vēlas mazliet dziļāk iedziļināties šīs programmas projektu vērtēšanā, ir kļūt par ekspertu. Šeit ir links arī tieši tā pašā portālā strādāt par ekspertu, visas informācijas, līguma nosacījumi un viss pārējais. Jo, jāsaka, tiešām no Latvijas arī ļoti daudzi, tie, kas labi startē šai brīdī un, kā saka, ir sapratuši un izpratuši šīs programmas struktūru un šo darbību, ir iepriekš arī bijuši šo te programmu projektu vērtētāji. Jā, un tad tieši, kā jau es teicu, mazliet vēl vienreiz atgādinājumā par šiem pasākumiem. Tātad šī brīža pasākumi, kas ir aktuāli, un vēl gribu vērst kā reklāmu mazlietiņu par to, ka Lamsam modelim ir 19. oktobrī seminārs, ko Eiropas komisija aicina noteikti viņu apmeklēt, ja ir laiks un iespēja. Un tātad šeit ir viņu. Pēc šiem pasākumiem ir pieejami arī video ieraksti.
un prezentācijas, tā kā viss ir atrodams, un arī par notikušajiem pasākumiem tieši tāpat šeit jau redzam, kas ir noticis, arī tur viss ir atrodams. Jā, un tieši tāpat mazliet atgriezties arī par LZP mājaslapu, tātad pieminētais 70% atbalsts, kas ir peļņas organizācijām, vēl gribu atgādināt, ka ir tāds rīks, ko administrē Latvijas Zinātnes padome, ir MK 259 noteikumi, kuros ir arī atrunāta šī te programmas līdzmaksāšana, bet, protams, nebūs 100%, bet uz šo atbalstu var pretendēt, bet saulaicīgi sazinoties ar atbilstošiem atbildīgajiem. Tā kā arī tāda iespēja ir un nav viss tik varbūt tumšās krāsās, kā liekas, ka 70% un 30% ir jālīdzmaksā, tas ir ļoti daudz. Jā, un, protams, sekojam līdz aktualitātēm, meklējam jaunāko informāciju, un varbūt ir iespēja arī pieteikties uz jaunumiem, lai saņemtu automātiski e-pastā, un tad jau filtrēt varbūt tā. Dažiem ir vieglāk šādu informāciju saņemt. Jā, paldies par veltīto uzmanību un veiksmi projektu pieteikumu gatavošanā.